Šodien ir klāt diena, kad LNT studijā aci pret aci satiksies zinošākie jaunieši no visiem Latvijas novadiem, lai Latvenergo koncerna organizētajā erudīcijas konkursā Eksperiments pierādītu, ka fizika ir interesanta un aizraujoša un zinātne ir stilīgi. Vairāku mēnešu garumā notika spraiga cīņa gan neklātienē, gan reģionālajos pusfinālos. Šogad konkursam pieteicās 176 komandas no visiem Latvijas nostūriem, taču Zemgales godu aizstāvēt lielajā finālā izcīnīja komanda no Jēkabpils valsts ģimnāzijas Jolo 6. Latgali pārstāvēs komanda Fotons, Kurzemes zinošākie prāti Melnās Panteras, no Vidzemes uz finālu Rīgā ieradās Epsilons 7, Rīgas reģiona gudrākā komanda izrādījās Jaunpils vidusskolas Mezoni, bet Rīgas godu aizstāvēs Rīgas 94. vidusskolas audzēkņi ar nosaukumu Satelīti. Man ir tāds iekšējs miers un tāda pašpārliecinātība. Un nezinu, vienkārši iekšējs miers. Un es domāju, ka mums arī viss izdosies kā iecerēts. Un mēs tomēr esam komanda, mēs esam Rīga. Mēs esam atbraukuši, lai spēlētu, lai labi pavadītu laiku, bet mēs esam atbraukuši arī uzvarēt, un to mēs arī ceram šodien sasniegt. Drusciņi ir stress, jo katrs jau vēlas uzvarēt, bet spēle ir spēle. Cerēsim uz veiksmi. Mēs esam uztraukušies, es esmu uztraukusies. Mums ir lielisks šoferis un noteikti arī mūsu atbalstītāji, kas šoreiz arī ir ieradušies. Mēs pagājušajā pusfinālā uzlaicējām lidmašīnas no uzdevuma lapiņām, un mēs domājam, ka tas ir mūsu veiksmes, un mēs sarunājām saglabāt, un teikt, mums līdzjutēji ir atraduši viņus, un mēs ceram, ka tas būs mūsu veiksmes talismans. Taču gan konkursa organizatori, gan žūrija, gan arī vadītājs Kaspars Zlidnis ir pārliecināti, ka šodien komandām veiksme nesīs zināšanas, viņu zināšanas fizikā. Par vēl satraukties ir jābauda šis process un jābūt visai komandai vienotai. Nekādā gadījumā nav jāstrīdās par kaut kādiem neskaidriem punktiem un neskaidrām situācijām. Drīzāk jābūt līdz pēdējiem, tādiem draudzīgiem un atbalstošiem visā. Un, lai arī kāds būs rezultāts, tomēr tas ir komandas sniegums, jo komanda būs vienotāka, man šķiet, jo arī labāk veiksies šajā spēlē. Arī akciju sabiedrības Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs ir pārliecināts, ka tieši šie jaunieši jau pavisam drīz papildinās jauno inženieru un zinātnieku rindas, jo zinātne ir stilīga. Konkursa dalībnieki ir rūpīgi gatavojušies fināla spēlei, piemēram, viesojoties pie fizikas lietpratējiem, komandu mentoriem Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Paldies skolotājiem, kuri neatlaidīgi virzījuši skolēnus sasniegt mērķus. Šodienas fināla uzdevumi būs ne tikai praktiski un aizraujoši, bet arī ļoti sarežģīti. Novēlu visiem finālistiem turpināt azartiski apgūt fiziku un darīt to no sirds. Veiksmi finālā! Kā fizikas erudītiem veiksies, redzēsim jau pavisam drīz šovakar 18:00 kanālā LNT. Skatieties, mācieties, risiniet un jūtiet līdzi. Komandu pārbaudījumi šogad būs īpaši sarežģīti un interesanti, bet tā komanda, kas vissekmīgāk ar tiem tiks galā, saņems konkursa galveno balvu ceļojumu uz Tunisiju.